Esiet laipni aicināti pārsteidzošajā piedzīvojumā, ceļojumā pa dzīvi kopā ar Jēzu. Sveiciens visiem jaunajiem cilvēkiem šeit, Mičiganā, tāpat arī visiem draugiem, kas mums ir pievienojušies no visas pasaules. Pēdējos vakars mēs esam apskatījuši nozīmīgas Bībeles patiesības, un arī šovakar mums būs ļoti nozīmīga tēma. Mēs esam gatavi sākt šī vakara nodarbību, tāpēc lūgsim sludinātāju Dagu nākt uz skatuves. Labvakar, sludinātāja Daga! Labvakar, sveiki, visas rokas uz klāja. Esiet sveicināti pārsteidzošajā piedzīvojumā. Esmu ļoti priecīgs jūs visus redzēt šeit un laipni lūgt arī tie, kas skatās mūs internetā. Ir bijis liels prieks strādāt kopā ar šiem jaunajiem cilvēkiem. Tas ir bijis piedzīvojums. Labi, mums būs kopdziesma, ko mums patīk dziedāt, un dzīve ir piedzīvojums. Es vēlos uzaicināt dziesmu vadītājus nākt uz skatuves. Piecelsimies, lai kopā dziedātu, dzīve ir piedzīvojums. Paldies visiem, varat apsēsties. Paldies dziesmu vadītājiem, kas palīdzēja mums. Sludinātāja Ross, ir bijis patiesas prieks veidot šo programmu un satikt tik daudz jaunu draugu. Es ceru, ka jūs pastāstīsiet arī saviem draugiem par pārsteidzošo piedzīvojumu programmu, lai arī viņi var nākt tuvāk Jēzum. Labi, tagad mums ir video jautājumi. Manuprāt, šovakar būs vēl viens papildus jautājums, ko aplūkot. Un esam gatavi pirmajam jautājumam. Sveiks, sludinātāja Daga, mans vārds ir Abija. Mans Bībeles jautājums ir: kā mēs varam zināt, ka Bībele ir patiesa? Abijai ir nozīmīgs Bībeles jautājums. Kā mēs varam zināt, ka Bībele ir īsta? Cik daudz no jums zina reizināšanas tabulu? 7 × 7 ir 49, un 5 × 5 ir 25. Jūs esat to iegūmējuši jau sākuma skolas laikā. Es vēl joprojām pie tā strādāju, bet kaut ko jau zinu no tā. Un iemesls, kādēļ mēs lietojam reizināšanas tabulu, ir tāds, ka mēs zinām, ka tā strādā. Iemesls, kāpēc mēs zinām, ka Bībele ir patiesa, ir tāds, ka tā strādā. 6000 gadu vēstures laikā tā ir izmainījusi miljoniem cilvēku dzīves, kuras pārveido šīs grāmatas vēstījumu spēks. Un arī tādēļ, ka tai piemīt pārdabiska spēja paredzēt nākotni. Piemēram, Jēzus teica, manas mācības aizsniegs visu pasauli. Tas bija pravietojums, ko Jēzus pravietoja, ka viņa mācība tiks sludināta visā pasaulē. Kā viņš to zināja? Viņš bija it kā neizglītots galdnieks nelielā pilsētiņā. Viņam nebija nekāda stāvokļa sabiedrībā vai militārās pieredzes. Bet vai viņa pravietojums piepildījās? Kristietība ir lielākā reliģija pasaulē. 2,2 miljārdi kristiešu uz šīs zemes. Jēzus mācības ir aizsniegušas visu pasauli. Jēzus pareģoja, ka Jeruzalem tiks iznīcināta un vēl citas daudzas lietas, un tas viss ir piepildījies. Tātad iemesls, kā mēs varam zināt, ka Bībele ir patiesa, ir tāds, ka tā strādā. Tā ir pierādījusi, ka viss, kas tajā pravietots, piepildās. Jēzus teica, tavs vārds ir patiesība. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tāpēc pierādījumi ir vēsturē, un tā ir visvairāk pārdotākā grāmata vēl pēc 2000 gadu. Un vismaz arī pēdējos 500 gadus tā ir visvairāk pārdotākā grāmata. Un tas ir tāpēc, ka tā strādā, tā ir patiesa. Nākamais jautājums šovakar. Sludinātāja Daga, mans vārds ir Laura, esmu no Mičiganas. Mans jautājums ir, kā Dievs izvēlējās mācekļus? Labi, nākamais jautājums mums ir, un es pat nebiju domājis, līdz ieraudzīju jautājumu. Kā Kristus izvēlējās sev mācekļus? Kad mēs sakām vārdu māceklis,
Tas nozīmē, ka mēs visi esam mācekļi. Daudz cilvēku runā par 12 mācekļiem, bet viņi patiesībā domā apustuļus. Māceklis ir jebkurš, kurš seko Jēzus mācībai. Tāpēc man liekas, ka viņi jautā, kā Jēzus izvēlējās 12 apustuļus. Viņa lēmums tika svētā gara vadīts. Dievs vadīja Jēzu pie cilvēkiem, kam bija potenciāls kļūt par sludinātājiem. Bet Jūdu viņš pats neizvēlējās. Kad Jēzus izvēlējās apustuļus, tad viņi ieteica Jēzum Jūdu. Viņi teica, viņš ir ļoti gudrs grāmatvedis, viņš varbūt man zinis mūsu grupai, viņam ir lielisks spējas, viņš vēlas tāds būt. Un Jēzus piekāpās viņu lūgumam. Jēzus teica, vai es neesmu izvēlējies 12, bet viens no jums ir velns. Tad jau no paša sākuma Jēzus zināja, ka Jūdam nav tie labākie motīvi. Un, kad Jūda vēlējās sekot Jēzum, viņš teica, skolotāji, es tev sekošu visur. Jēzus zināja viņa sirdi, un viņš teica, lapsām ir alas un putniem ir līgstas, bet cilvēka dēlam nav pat kur savu galvu nolikt. Jūda, ja tu man seko tāpēc, ka tu gribi bagātību un slavu, tu man seko nepareizu motīvu vadīts. Jēzus zināja, kas notiek Jūdas sirdī un ka viņš vēlējās varu un naudu, bet svētais gars vadīja Jēzu, izvēloties pārējos 11 apustuļus. Mūsu nākamais jautājums ir: Sveiki, mans vārds ir Brūkija un es esmu no Kalifornijas. Mans bībeles jautājums ir, kā gan Jēzus var būt cilvēks un Dievs vienlaicīgi? Labi, mums ir jautājums kādam no mājām Kalifornijas draudzē. Un Brūkija jautā, kā Jēzus varēja būt gan Dievs, gan cilvēks? Bībele runā par vairākiem noslēpumiem, un es nedomāju, ka visus tos atceros. Ir netaisnības noslēpums, ir dievbijības noslēpums un augšām celšanās noslēpums. Un viens no noslēpumiem ir iemiesošanās. Kā Dievs varēja iemiesoties cilvēkā un kā Jēzus varēja būt 100% cilvēks un arī 100% Dievs vienlaicīgi. Tur tad ir 200%, bet tā nav, ka cilvēks varētu būt 200% vienā lietā. Tāpēc tas ir noslēpums, ka Dievs nāca cilvēku veidolā un iemiesojās, kad piedzima Jēzus. Un kad Jēzus augšām cēlās no miroņiem, vai viņš joprojām bija cilvēku veidolā? Viņš bija, vai viņš parādījās mācekļiem pēc augšām celšanās? Vai viņš joprojām bija cilvēks, vai viņi varēja viņu pataustīt? Pēc augšām celšanās Jēzus ēda ar mācekļiem. Viņam bija joprojām rētas uz rokām. Un visā mūžībā Jēzus saglabās šo veidolu, ko viņš pieņēma kā cilvēks uz zemes. Protams, cilvēks tika veidots Dieva līdzībā, tāpēc tas sākās ar to, ka mēs esam veidoti pēc viņa tēla, bet tas vēl joprojām ir noslēpums. Reiz es dzirdēju stāstu, ka bija kāds vīrs, kas nekādi nevarēja saprast stāstu par iemiesošanos. Viņš bija vecs zemnieks. Viņa sieva turpināja viņu aicināt iet uz dievnamu, bet viņš nevēlējās iet, jo nevarēja saprast, kā Jēzus varēja kļūt par cilvēku un kāpēc viņš to darīja. Viņam nevajadzēja kļūt par cilvēku, lai viņu izglābtu, bet kamēr vīrs par to domāja, ārā bija briesmīgs putenis. Viņš paskatījās pa logu, un tajā brīdī viņš sadzirdēja bam. Viņš pacēla acis un ieraudzīja, ka zosis bija ietriekušās logā. Un viņš domāja, zosis ir iekļuvušas putenī. Viņš nezināja, ko darīt, zosiem bija augsts, viņš domāja, es tās ielaidīšu savā kūtī. Es atvēršu kūtas durvis, jo ir ārā vesels bars zosu, kam salst. Viņš devās, lai atvērtu kūti, viņš centās iesaukt zosis kūtī, bet tās nevēlējās viņam sekot. Līdz beidzot viņš paņēma vienu no savām pieradinātajām zosīm, iznesa to ārpusē. Viņš ļāva, lai citas zosis ieraug viņa pieradināto zosi. Viņš sauca pieradināto zosi kūtī un pārējās zosis sekoja. Viņš saprata, kāpēc Dievam bija jākļūst par cilvēku, jo mums vajadzēja zināt, ka viņš mūs saprot. Dievs jau visu zināja, bet iemiesošanās mums vēl joprojām ir noslēpums. Labi, ar to mēs noslēgsim mūsu šī vakara bībeles jautājumus. Paldies, tev sludinātāja Ross, un jums, jaunie cilvēki, par labajiem jautājumiem. Un šodien mums būs ļoti interesanta un nozīmīga nodarbība. Tās nosaukums ir Cauri kapsētai bez uztraukuma. Es atceros, ka reiz bija aizbēdzis no mājām. Naktī man bija jādodas no pilsētas uz vietu kalnos, kur dzīvoju, un man bija jāiet caur kapiem.
Es biju nobijies, jo biju skatījies visus tos stāstus par spokiem, kur nāk ārā no kapiem. Es biju skatījies arī par spoku Kasperu, un kaut kas tāds draudzīgs pociņš arī bija. Un tad es zināju par tādu bubuli, kas slēpjas zem gultas. Un zināt, kad jūs augat, jums ir daudz šādu tēlu, no kā jums ir bail. Un dodoties cauri kapiem, es cerēju, ka neviens neizleks ārā no kapa, nesagrābs mani, lai ievilktu mani kapā. Bet šovakar mēs uzzināsim, ko Bībele stāsta par šo tēmu. Tāpēc mums ir atmiņas pants no 1. Tesaloņķiešiem 4.16. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot arceņģeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Tie, kas ir nomiruši ticot Jēzum, dzīvos atkal. Šogad sludinātājs Daks un Bačelora kundze un daži no Amazing Facts komandas bijām Francijā. Tur ir baismīga kapsēta. Tā ir lielākā kapsēta pasaulē, un tā atrodas zem zemes. Kas tur notika? Apmēram pirms 150 gadiem Parīzē vairs nebija vietas, kur apglabāt visus mirušos. Tur plosījās sērgas, un kapsētas aizņem daudz vietas. Viņi nekremēja cilvēkus, viņiem vajadzēja jaunus kapus. Pienāca kāds brīdis, kad kapsētas bija pārpildītas ar līķiem, katrā brīvā vietā kādu apglabāja. Un tad bija stipras lietusgāzes, tad kapi iebruka, zemes noslīdēja un uz ielām bija cilvēku skeleti. Tad amatpersonas Parīzē teica, mums ir kaut kas ar to jādara. Tas ir antisanitāri apstākļi, jo līķi mētājas it visur, mēs nezinām, ko iesākt. Zem Parīzes bija 300 km gari tuneļi, ko bija izrakuši strādnieki, kas raka kaļķakmeni toreiz, kad būvēja Parīzi. 300 km gari tuneļi. Un viņi teica, kādēļ mums neatrakt visus kapus un nepārvietot līķus uz šiem pazemes tuneļiem. Tā viņi pavadīja vairāk nekā 100 gadus pārvietojot mirušos, un šobrīd tur ir vairāk nekā 6 miljoni ķermeņu, kas aprakti tur. 6 miljoni bijušo parīziešu, kas ir aprakti zem Parīzes. Kad mēs bijām tur, mēs devāmies lejā un nofilmējām šos pārsteidzošos skatus. Jūs zināt, Ecihēlam bija vīzija par ieleju pilnu ar kauliem. Mēs runājām par kauliem Parīzē. Viņi bija atvēruši tikai 1,5 kilometru no šiem tuneļiem, un tas bija diezgan dīvaini. Un tu ej, un tur ir kauli salikti kā mākslas darbs. Viņi ir sakrāmējuši tos, veidojot mākslinieciskus rakstus no kauliem. Viņi ir sakrāmējuši tos, lai tie nesakristu čupā, un nav ļauts arī doties uz kādiem neizpētītiem vai tālākiem tuneļiem. Viņi tos ir norobežojuši, jo pirms vairākiem gadiem bija kāds cilvēks, ja es pareizi atceros. Viņa vārds bija Nesters. Viņš vēlējās doties viens pats izpētīt šos tuneļus, viņi to vairs neredzēja. Līdz 11 gadus vēlāk viņi to atrada. Viņš bija apmaldījies starp visiem tiem kauliem. Tas varētu būt šausmīgi, vai ne? Vai kapsētas jūs biedē? Jums nav jābaidās. Es nemaz nebiju nobijies. Es reiz dzirdēju stāstu par kādu zēnu, viņš nolēma doties uz tuvāko ceļu no skolas uz mājām. Un bija nedaudz baismīgi iet cauri kapsētai, bet viņš domāja, dienas laikā vajadzētu būt droši. Viņš apstājās, lai palasītu uzrakstus uz kapakmeņiem. Viņš redzēja vienu, kas bija ļoti interesants. Uz kapakmeņa bija vēstījums dzīvajiem. Tur bija teikts, apstājies, mans draugs, kad tu dodies garām. Kāds tu esi tagad, arī es tāds kādreiz biju. Tāds, kāds es esmu tagad, drīz tu būsi. Tāpēc sagatavo sevi man sekot. Viņš skatījās uz to kādu brīdi, tad paskatījās pa labi, pa kreisi, izvilka no somas krītiņu un turpinājumā uz kapakmeņa uzrakstīja: Sakot tev, es neesmu ar mieru, kamēr nezinu, uz kurienu tu devies. Kur cilvēki dodas, kad viņi nomirst? Viņš par to bija nedaudz noraizējies. Mēs uzzināsim, ko Bībele par to saka, par nāvi. Jums tas ir jāsaprot, lai jūs netiktu vēlna pievilti. Pirmais punkts. Kas notiek tad, kad cilvēks mirst, un uz kurien tas dodas? Ko par to saka Bībele? 1. Mūzes 2.7. Dievs tas kungs izveidoja cilvēku no zemes pīšļiem, un ir teikts, ka viņš iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Tātad Dievs paņēma zemes elementus, zemes putekļus un mālu, un viņš izveidoja Ādamu. Vai jūs kādreiz esat redzējuši cilvēku, kas ir pārstājis elpot, jo ir slīcis un kāds cits viņam veic mākslīgo elpināšanu? Tas nozīmē, ka jums gandrīz jānoskūpst tas cilvēks, un jūs iepūšat gaisu viņa mutē,
Un daudz cilvēki ir tādēļ tikuši glābti, jo ūdens ir iznācis ārā un gaiss ir iepūsts viņa mutē. Tā arī Dievs iedeva Ādamam dzīvības skūpstu, jo Dievs iedvesa viņam dzīvības dvašu un Ādams kļuva par dzīvu dvēseli. Un Bībelē ir teikts, ka tad, kad cilvēks nomirst, viņa radība atgriežas. Salmana mācītāja 12. nodaļas 7. pantā ir teikts, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē, un gars atkal atgriezīsies atpakaļ pie Dieva, kas to devis. Salmana pamācībās ir teikts, ka gars atgriežas pie Dieva. Kas īsti notiek, kad gars atgriežas pie Dieva? Vai tas nozīmē, ka tad, kad cilvēks nomirst, no viņa izlido tāds kā mazs taurenīts vai spoks un dodas pie Dieva? Gars. Vai tas notiek? Nē, gars. Bībele saka, ka tā ir dzīvības dvaša. Man ir nepieciešama viena persona, kas nāks uz skatuves man palīgā, lai ilustrētu kaut ko diezgan vienkāršu. Paskatīsimies šeit. Labi, jaunais cilvēks tieši šeit. Nāc, jā, tu esi tas. Kāds ir tavs vārds? Levijs. O, tas ir lielisks vārds. Vai tu zini, kas tas ir? Nē. To sauc par plazmas bumbu. Vai tu redzi kontaktu aizmugurē? Vai vēlēs to iespraust? Es tev palīdzēšu. Es tikai pajokoju. Vai tu vēlies tam pieskarties un redzēt, kas notiek? Tas sako taviem pirkstiem, vai ne? Tā ir plazma, paskaties. Wow! Tātad, kas liek to darīt? Mēs to iespraudām. Kas nāk pa šo vadu? Enerģija. Jā, vai zini, kas liek iedegties gaismai? Vai esi dzirdējis kaut ko par elektrību? Jā. Tātad mums nāk elektrība pa šo vadu un tā dod gaismu. Vai tu redzi, kā tā kustās un redzi, tā sako manai rokai? Tas izskatās baismīgi, vai ne? Es domāju, kas notiktu, ja tu to noskupstītu? Labi, es to nemēģināšu. Tagad atvieno to uzmanīgi. Kur devās plazma? Es nezinu, tā devās atpakaļ uz elektrokompāniju. Kad Dievs iedvež dzīvības dvašu, tā ir kā elektrība cilvēkā, kas dod viņam spēku. Enerģija apvienojas ar ķermeni, un jums tā ir plazmas bumba, kas dara interesantas lietas, bet kad jūs to atvienojat, tad strāva atgriežas elektrokompānijā. Liels tev paldies, aplaudēsim viņam. Kad cilvēks nomirst, ir teikts, ka gars atgriežas pie Dieva. Tur netiek runāts par nelielu personificētu spoku. Patiesībā tur ir teikts, ka gars ir no jebkura radījuma, no jebkuras dzīvības, vai no suņa vai kaķa. Kad tas nomirst, tas atgriežas pie Dieva. Jūs neredzēsiet, ka spoks izlec no viņiem un dodas uz debesīm. Gars atgriežas pie Dieva, kas to ir devis. Par to lasījām Salamana mācītāja 12.7. Kas ir šis gars, kas atgriežas pie Dieva, kad kāds nomirst? Te ir interesants pāns, Ījaba 27.3 ir teikts, ka Dieva dvēsma ir manās nāsīs. Ja gars ir tāds kāds spoks, cik daudz no jums kādreiz ir domājuši, ka spoks ir jūsu degunā? Jeb Dieva gars ir manās nāsīs. Šeit netiek runāts par kādu spoku vai garu, kas dodas ārā no jūsu deguna. Te ir runāts par izelpu, jeb gaisu, dzīvības elpu. Ziniet, ebreju valodā šis vārds ir ruah, kas nozīmē elpa. Grieķiski ir tas pats vārds numa. Tas nozīmē elpa, to pašu jēdzienu. Vai jūs kādreiz esat dzirdējuši par pneimatisko āmuru? Pneimatiskais instruments darbojas pateicoties gaisam. Un ja kādam ir slimība, plaušu karsonis, to sauc par pneimoniju. Tā ir elpošanas slimība. Numa nozīmē elpa. Un kāpēc daži cilvēki domā, ka tas ir spoks? Patiesībā te ir runa par Dieva elpu, kas dāvā mums dzīvību. Kad cilvēks nomirst, radīšana tiek anulēta. Ķermenis bez gara ir kas? Tas ir miris. Cilvēks nomirst, pārstāj eksistēt. Dieva gars atgriežas pie Dieva, kas mums iedeva dzīvību. Ja cilvēks netiek mumificēts, kā eģiptieši to darīja, kas notiek, kad briedi notriec mašīnu un tas guļ uz ceļa pietiekami ilgu laiku? Kas notiek ar to briedi? Tas pēc tam sapūst un atkal pārvēršas par zemi. Un Bībele saka, pelni pie pelniem.
Dievs teica Ādamam, no zemes pīšļiem jūs esat radīti un par tiem jums atkal jāpaliek. Tāpēc augšām celšanās ir tik ļoti nozīmīga. Ja gars ir dzīvības elpa, kas tad ir dvēsele? 1. Mūzes 2.7 un Dievs tas kungs izveidoja cilvēku no zemes un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā kļuva cilvēks. Te nu tas ir par dzīvu dvēseli. Vai ievērojat kombināciju? Dzīvības dvesma, viņa nāsīs un ķermenis, tā cilvēks kļuva par dzīvu dvēseli. Es vēlos pārliecināties, lai jūs to labi saprotat, jo vēlns cenšas apmānīt daudzus cilvēkus. Man nepieciešami pāris cilvēki, kas būtu labi pavāri. Nākšu uz šo pusi, jūs īstenosiet kaut ko ļoti nozīmīgu pavāru mākslā. Labi, jaunā dāma, tu šeit un arī tu. Neuztraucies, mēs vēl neesam galā, mums vēl būs iespējas. Paskaties dārkuma lādē. Viena no jums paskatīsies, vai tur var atrast kādu maizi, un otra pamājiet arī kamerai, kamēr skatāties, saka čau, un otra atrod kaut ko, ko var uzlikt uz maizes. Te nu tas būs, nāciet šurp. Kāds ir tavs vārds? Lanija, vai tu vari atvērt iepakojumu ar tām maizes šķēlēm? Kāds ir tavs vārds? Sofija, vai tu varētu atvērt šos? Kas te ir? Ko jūs sakāt, kad tiek uzņemta bilde? Siers. Vienīgi tas ir vegānais siers. Tas labi, man patīk tava atbilde, tas ir labāks. Ļauj man to paturēt, kamēr tu atver otru. Ļauj man to paņemt, es paņemšu to iepakojumu. Labi. Tādā veidā tas ir ļoti higieniski, te nu būs. Ļauj man paturēt to sieru. Kāpēc, lai tu to neuzlikt uz maizes? Tu pagatavosi? Labi. Te nu mums būs. Mēs nevēlamies taupīt, tāpēc uzliksim 2 sieru šķēles. Vai tu nevēlies noslēgt meistardarbu ar šo te? Uzliec to tur. Ko mēs tikko radījām? Paņem savus iepakojumus. Kas tagad tas ir? Sviestmaize. Un viss, kas mums ir jāizdara, jāsliek kopā 2 maizes un 2 sieru šķēles. Urā, brīnums ir noticis. Šīs meitenes ir lieliski pavāri. Varbūt jūs to nemaz nezinājāt. Tagad, iespējams, jūs varat uzsākt savu televīzijas šovu. Vai jūs zināt, no kurienes nāk sandvičs? Latviski sviestmaize. Erls sandvičs bija bagāts spāmanis. Viņš ir tik ļoti aizrāvies ar kāršu spēli, ka teica saviem kalpiem, man ir nepieciešams kaut ko apēst. Tajā laikā ēšana bija liels nostikums, bet viņš teica, vienkārši pagatavojiet man kaut ko ātri un attesiet, jo es nevaru pārstāt spēlēt kārtas. Viņi paņēma pāris maizes gabals, ielika tur sieru un gaļu iedeva viņam, un tas kļuva ļoti populārs viesu vidū. Viņi to nosauc par sandviču, jeb sviestmaizi. No šejienes nāk arī šis vārds. Tagad es vēlos, lai jūs izjaucat. Tu vari dot viņai paturēt vienu maizi šķēli, paņem pats sieru. Labi. Kur palika sviestmaize? Kur tā palika? Vai tā ir sviestmaize? Vai tā ir sviestmaize? Tās ir 2 maizes šķēles. Ja jūs teiktu, mamma, vai tu man var lūdzu pataisīt sviestmaizi pusdienām, bet tu atver kastīti un ieraugs šo, jūs varētu padomāt, ka gribat citu māti. Un zvanīt varas iestādēm un protestēt. Ja jūs teiktu, māmu, es gribu sviestmaizi, un jūs paskatāties kastītē, un viņi saka, lūdzu, tev sviestmaize. Vai tā ir sviestmaize? Nē, tā nav sviestmaize. Salieciet tos atkal kopā. Un kas mums ir tagad? Tā nav liela sviestmaize. Man patīk salātlapas un vēl kaut kas klāt pa vidu, bet to varētu nosaukt par sviestmaizi. Labi, nu tagad sadaliet. Te nu tas ir. Atkal jums jautāja, kur palikt sviestmaize? Tā pārstāja būt par sviestmaizi, kad nošķīrām sastāvdaļas. Tev ir ķermenis, un tev ir gars. Kad tiek atdalīts gars no ķermeņa, vairs nav dvēseles. Visi prasa, kur tad paliek dvēsele? Kad gars no ķermeņa ir atdalīts, tas pārstāja būt dvēsele. Ja jūs tiešām vēlaties, es varu jums atļaut to paturēt. Drīkstat arī atstāt pie manis. Kāpēc gan, lai tu neieliktu sieru tur atpakaļ? Es to sviestmaizi varu izsolīt, kad programma būs beigusies. Paldies, tomēr aplaudēsim viņiem. Liels paldies! Tātad, vai jūs sapratāt ideju? Kāda cilvēka saka, jā, viņa nomira, bet kur tad palika tā dvēsele? Tā pārstāja būt dvēsele, jo dvēsele rodas savienojoties dzīvības elpai un ķermenim. Ja cilvēks ir glābts un viņš nomirst,
Vai viņš nekavējoties dodas uz debesīm? Ko par to saka Bībele? Pēters, sludinot vasaras svētku dienā, tas notiek pēc tam, kad Jēzus jau ir miris, uzrunā pūli. Viņš saka, brāļi, es uzdrošinos atklāti jums runāt par ciltsstāvu Dāvidu. Dāvids nogalināja Golijātu, vai Dāvids bija labs vai slikts? Labs. Vai Dāvids būs debesīs? Jā. Pēters saka par ķēniņu Dāvidu, kas bija miris jau 1000 gadu, kad tas tika sacīts. Es uzdrošinos atklāti ar jums runāt par mūsu ciltsstāvu Dāvidu, kas ir nomiris un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz šai dienai. Un tad viņš saka, Dāvids nav pacelts debesīs. Kā gan to var pārprast? Viņš saka, ka Dāvids ir miris, ir apglabāts, viņa kaps ir šeit, viņš nav debesīs. Kad cilvēks nomirst, vai viņš dodas uz debesīm pirms augšām celšanās? Nē, viņi paliek savos kapos. Jūs to varat lasīt 115. psalmā, 17. pantā. Nemirušie slavē to kungu, nec tie, kas nogrimuši klusuma zemē. Ja jūs nomirtu un pat taisno dotos uz debesīm, tad es vispirms slavētu to kungu, ka esmu tur. Bet ir teikts, ka mirušie neslavē to kungu. Kā jūs domājat, augšām celšanās diena ir pagātnē vai nākotnē? Tā ir nākotnē. Lielā tiesas diena pagātnē vai nākotnē? Lielā augšām celšanās diena nenotiek, pirms nav notikusi lielā tiesas diena. Tāpēc tas viss būs vēl nākotnē. Bet kur tad paliek tie cilvēki, kas nomirst? Viņi ir savos kapos, viņi guļ, viņi ir bezapziņas stāvoklī, līdz nāks tā diena. Paklausīsimies, ko Bībele saka. Ko zina mirušie pēc nāves? Salamans bija visgudrākais cilvēks, kāds jebkad dzīvojis. Viņš par to raksta. Dzīvē vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, bet nomirušie, cik daudz zina mirušie? Viņi zina neko. Viņi ir nomiruši un vairs neko nedomā. Vai zinājāt, ka Bībelē ir pieminēts aptuveni 12 augšām celšanās? Mēs neesam pārliecināti par Pāvilu, kas tika nomētāts ar akmeņiem, vai viņš tika nomētāts un tad nomira, un Dievs viņu uzcēla, vai arī viņš bija bezsamaņā un Dievs viņu dziedināja. Tas nav skaidrs, bet ir apmēram 12 augšām celšanās. Ja jūs zināt kādu, kas jau pāris dienas ir nomiris, un viņš tiktu augšām celts, kāda būtu pirmā lieta, ko jūs vēlētos viņam pavaicāt? Ko tu redzēji? Kā tas bija? Un tie cilvēki, kas ir augšām celti, neko īsti nevar pastāstīt, ko redzējuši, kad ir bijuši miruši. Vai zināt, kāpēc? Jo mirušie nezina necik. Viņi neslavē Dievu, viņi ir bezapziņā. Arī Salamans mācītājs 9. nodaļas 10. pants saka, visu, ko tava roka spēja ar taviem spēkiem veikt, kamēr esiet dzīvi. Jauni cilvēki, dariet visu, kamēr esiet dzīvi, tāpēc, ka viņš saka, ka tur vairs nav darba, tur nav nekādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības pazemē, uz kurieni jūs dodaties. Dariet visu, kamēr jūs esat vēl jauni, pilni dzīvības ar savām rokām, ar savu ķermeni, ar savu prātu, kamēr tie visi strādā. Jūs neko nedarīsiet Dievam, kad būsiet miruši. Dariet to, kamēr esat dzīvi. Vai miruša cilvēka dvēsele vai gars var atgriezties atpakaļ, lai runātu ar dzīvajiem? Ko par to saka Bībele? Vai viņi var redzēt, kas notiek uz šīs zemes? Nē, Bībele saka, ka viņus svinīgi pavada uz pēdējo dusas vietu un izliek pie viņa kapa vēl sargus. Raksti saka, ka viņš paliek kapā. Cilvēks, kas nāvē aizmidzis, nekad necelsies, līdz kamēr debesis vēl pastāv. Kad viņš celsies, kad debesis vairs nebūs? Ko par to saka Bībele? Bībele saka, ka debesis satīsies kā grāmata tad, kad Jēzus nāks. Līdz augšām celšanās brīdim viņi neko nezina. Un kad kāds saka, vai tu zināji, ka tajā mājā spokojas? Tajā mājā kāds nomira, tur ir gari. Vai kāda persona varētu just, ka tur ir kādi ļauni gari? Protams. Vai vēlnam ir kritušie eņģeļi? Jā. Un kad kāds jūt, ka tur ir spocīgi, tie ir kritušie eņģeļi, kas atveido mirušos. Mirušie vairs nezina nekā. Tā nav tava vecmāmiņa vai vectētiņš. Es nezinu, kā jūs justos, bet mana tēva māte, vecmāmiņa Bačelora, bija kristiete, baptiste, viņa nomira. Un, ja tu nomirsti to dotos pa taisno uz debesīm, tad arī viņa būtu debesīs, neraugoties uz mums. Es šodien ziņās dzirdēju, ka tika stāstīts par dvēselēm, kas ir augšā debesīs un noraugās uz visiem te lejā.
Jūs dodaties uz bērēm, tur ir ķermenis, kaps, zārks, un tas zārks dažreiz ir atvērts, dažreiz aizvērts, sludinātājs sludina. Viņš saka, ka mūsu dārgais un mīļotais cilvēks ir augšā un ciet kopā ar eņģeļiem, un jūs tur redzat viņa ķermeni un zināt, ka viņam nav taisnība. Tas ķermenis vēl joprojām ir šeit, bet viņi liek pārējiem noticēt, ka mirušais jau ir debesīs. Es pēc minūtītes jums paskaidrošu, kāpēc ir tik liels apjukums. Mēs ar bačeloru kundzi nopirkām māju, kurā pirms tam bija nomiris tās īpašnieks. Citi, kas to dzirdēja, prasīja mums, vai jums nav baisi. Es teicu, nē, nepavisam, tas mums nepavisam netraucē. Mēs dzīvojam tajā mājā 22 gadus, mums tā patīk un mums tās pietrūkst. Tur nekad nespokojas, un pat ja arī spokojas, mēs to nemanām. Ko jūs zināt par velna trikiem? Kādi tie ir? Cilvēks saka, kaut kas pakustējās uz mana galda, pakustējās pats no sevis. Un es saku, jā, kas tad ir? Protams, ka tas ir velns. Viņi var mēģināt spokoties, bet ja jūs viņus ignorēsiet, viņi jūs pametīs. Bībele saka, pretojieties velnam, un viņš bēgs no jums. Jums nav jābaidās ne no kā tāda, jo jūs esat ar Kristu. Bībelē ir teikts, lielāks ir tas, kas ir jūsos. Kurš ir spēcīgāks, Jēzus vai velns? Jēzus. Kas ir spēcīgāk, Jēzus eņģeļi vai velna eņģeļi? Viņš ar saviem eņģeļiem apsargās jūs. Un Bībelē saka, ka Dieva eņģeļi apmetas ap jums. Jēzus teica, runājot par bērniem, ka viņu eņģeļi redz mana debesu tēva seju. Apkārt jums ir labi eņģeļi. Ja jūs redzat ko spēcīgu, vienkārši pasakiet saviem eņģeļiem, vai jūs lūdzu varētu parūpēties par šiem puišiem manā vietā. Viņi vēlas mani nobiedēt. Jums nav jābaidās. Bībele saka, kad kāds cilvēks nomirst, Ījaba 70, viņš, persona, kas nomirst, otrais vairs neatgriežas savā namā. Un viņa dzīves vieta vairs neko nezina par viņu. Kad viņi ir miruši, viņi neatgriežas savā mājā, lai spokotos. Kāpēc gan, lai kāds to vēlētos darīt? Labi, ziniet, man ir garlaicīgi, tāpēc līdz augšāmcelšanās dienai baidīšu viņus, kas atrodas manā mājā. Kāpēc gan, lai viņi to darītu? Un ja cilvēks saka, ka viņš ir astrologs un ka viņš var paskatīties zvaigznēs, pamatojoties uz to, ka tu esi dzimis un uz to, ko zvaigznes dara, tā tavs liktenis ir tur apslēpts. Mana māma mēdza rakstīt dziesmas par astroloģijas lietām. Es pazinu daudzus viņu draugus, kuri bija astrologi. Es jautāju viņiem, vai viņi tic tām lietām. Viņi teica, nē, mēs vienkārši rakstām tos astroloģiskos tekstus avīzēm, bet mēs paši tiem neticam. Taču viņi mums maksā, tāpēc tās ir muļķības. Es zinu cilvēkus, kas mēdz iet uz seansiem, un viņi saka, jā, mēs jūtam, kā aizskari kustās, jūtam garu, mēs redzējām dūmus. Tāpēc šie cilvēki mēdīji to dara, lai apmānītu citus cilvēkus. Vai zināt, kas ir teikts Bībelē, 3. Mūzes 20. nodaļa, 27. pāns? Vai tas būtu vīrietis, vai tā būtu sieviete, ja tik jūsu vidū būtu kāds pareģis vai kāds zilnieks? Tāds, kas saka, ka viņš var runāt ar mirušiem. Viņiem visiem mirtiņi jāmirst. Viņi ir iesaistīti vēlnišķīgā kalpošanā. Bībelē jūs varat lasīt stāstu par ķēniņu Saulu. Viņš bija labs ķēniņš. Viņš sākumā bija labs ķēniņš, bet tad novērsās no Dieva un gal galā devās runāties ar raganu. Un tādēļ, ka viņš runāja ar raganu, Dieva gars tika no viņa atņemts. Nākamajā dienā viņš sev nogalināja. Neklūpiet ar astroloģiju, skatoties televīziju, kas stāsta par runāšanu ar mirušajiem, zombijiem. Kāpēc gan kristietis skatītos tādas lietas? Spēlēt video spēles par gariem un spokiem. Jūs palikāt ļoti klusi. Kristiešiem ar šo nevajadzētu būt nekādai saistībai. Vai es varu palūkt kādu? Āmen. Āmen. Bībele saka, jums nav nekā kopīga ar tumsības, netaisnības darbiem. Tie drīzāk ir jāpamet. Bet ko Bībele saka, kāda ir nāve? To jūs varat izlasīt Jāņa 11. nodaļā. Jēzum bija labi draugi Marta, Marija un Lācers. Viņi bija vienas ģimenes locekļi, un Jēzus palika viņu mājās Betānijā. Kādu dienu Lācers saslima, viņam bija ļoti slikti, tāpēc Marija un Marta sūtīja vēstījumu Jēzum. Viņas sacīja, vai tu varētu nākt un dziedināt Lāceru? Viņš ir slims. Jēzus zināja, ko viņš vēlējās darīt, tāpēc viņš uzreiz nenāca. Kamēr Jēzus bija prom Galilejā, Lācers nomira. Beidzot Jēzus teica mācekļiem, mūsu draugs Lācers guļ, bet iesim viņu modināt.
Apustuļi zināja, ka Lācars ir miris. Viņi teica, ja viņš guļ, tad rudzes norims un viņš atlaps. Tas ir brīnišķīgi. Jēzus teica, nē, es teicu, ka Lācars guļ. Un es viņu dodos modināt. Viņš skaidri pateica, Lācars ir nomiris. Ko tas nozīmē? Viņš ir miris. Mans vectētiņš mēdz teikt, beigtāks par beigtu. Lācars neelpoja, viņš pavisam noteikti bija miris. Viņš nebija dzīvs. Viņš sāka sairt. Kad viņš to teica, viņš nāca pie kapa un, vai zināt, man šeit varētu noderēt pāris draugu. Es varētu to labāk ilustrēt. Vai tu esi bijis uz skatuves? Jā, tu. Nāc augšā. Man nepieciešams 2 meitenes un 1 puisis, man vajadzīgs 2 māsas un Lācars. Vai tev šķiet, ka tu varētu būt Lācars? Labi, nāc augšā. Tu būsi Marija, tu un Marta. Nāciet augšā, pasteidzieties. Meitenes, es vēlos, lai jūs paskatītos dārguma lādē, atrodiet kādus pārsējus. Tu dodies un atrodi kaut ko, kas pasaka, cik ir laiks, un pamaiet kamerai, kad jūs skatāties dārguma lādē. Jā, te nu tie ir. Tā padalies ar pārsējiem. Tu būsi Marta, tu būsi Marija. Kāds ir tos īstais vārds? Šeja. Labi, tevi sauksim par Mariju, un tavs vārds Abigēla, un tavs Pēteris. Labi, tu būsi Lācars. Uzgaidi brītiņu. Kad Lācars nomira, viņa māsas viņu ietina. Šo es tev iedošu pēc brītiņa, labi? Meitenes, jums viņš būs jāaptina, jo jūs viņu apglabāsiet. Labi, tu vari sākt. Centieties no viņa uztaisīt mūmiju. Tas nekas, ka tu viņu nekad neesi satikusi. Nebaidies, ļauj, es tev palīdzēšu iesākt. Noliec savus rokas gar sāniem. Tu runā pārāk daudz, būdam mirusi persona. Tev ir jāsāk ar viņu kājām. Un necentieties iet, tas nebeigsies labi. Ja jūs nepasteigsieties, viņš sāks smirdēt. Te nu būs turpini. Vai vēlēsiet dot to man? Marija pārspēja Martu. Es viņu nelikšu piramīdā, jo viņš nav jānotina pilnībā. Vai kļūst grūti elpot, Lācar? Pagaidām nē? Nu labi. Pieņemsim, ka ar to pagaidām pietiks. Vai tu kādreiz draudzē esi jūties noguris un varbūt aizmidzis? Nekad? Nekad. Nu tagad to darīs. Ļauj man tev palīdzēt. Pirms tu dodies gulēt, vai tu vari pateikt, Lācar, cik ir pulkstenis? Cik ir pulkstenis? 7:32. 7:32. Tu dodies gulēt. Paliec, kur esi, never vaļā acis. Jūs, meitenes, skatieties, lai viņš nekrāpjas. Uzgaidiet. Labi. Lācar, mosties. Cik tagad ir pulkstenis? 10:42. Tu esi gulējis 3 stundas. Kā tas bija? Vai mazliet atpūties? Mēs gaidījām, ka tu pamodīsies. Mēs šeit esam bijuši jau 3 stundas, gaidot, ka tu pamodīsies. Un tikko tu to izdarīji. Labi, meitenes, vai jūs vēlaties viņam palīdzēt? Bībelē ir sacīts, ka pēc tam, kad Jēzus Lācaru augšām cēla, viņš teica viņam atraisiet viņu, jo jums viņš ir jāatrais arī tagad. Tas varētu būt jautri, ja jūs abas paņemt vienu galu un ātri paraut, tad paskatīties, kā tas notiek. Piecelsim viņu, tas būs vieglāk. Man pat šeit varētu būt kāds šķēres. O, viņš ir dzīvs, slava Dievam, aplaudēsim viņiem. Meitenes, jūs varat paturēt apsējus. Un tu tiki nedaudz pazemots, tāpēc tev tiks pulkstenis. Un paldies tev, Lācar, aplaudēsim viņiem. Galvenā doma ir, ja kāds nomirst, vai esat kādreiz aizmiguši braucot mājās kopā ar vecākiem? Un pēdējā lieta, ko jūs atcerēties, kad jūs braucāt mašīnā, īpaši tad, kad bijāt mazi, jūs esat mašīnā, jūs dodaties pa ceļu, jūs skatāties, kā stikla tīrītāja darbojas, kā gaismas dodas garām un diezgan ātri, drīz, un tad jūs pamostaties un esat savā gultā un ir jau rīts. Un jūs brīnaties, kāds notika. Es aizmigu mašīnā pirms 2 minūtēm, bet tagad es esmu savā gultā.
Un jau ir rīts, 6 stundas pagājušas, vai kādam ir no jums gadījies kas tam līdzīgs? Jums ir bijis labs miegs, un nākamā lieta, ko jūs zināt, ir jau rīts. Bībele nosauc nāvi par miegu. Tas ir tāds miegs bez sapņiem. Un kad Lācers nomira, cik ilgi viņš bija miris? 4 dienas. Cik ilgi viņam tas likās? Pāris minūtes. Viņš nomira no drudža, un nākamais, ko viņš zināja, ka viņš guļ kapā, viss aptīts, un Jēzus saka, ļaujiet viņam iet. Vai zināt, ka Lācers nekad neko nestāstīja par to, ka kaut ko būtu pieredzējis nāvē? Padomājiet par to, ja jūs nomirtu un pataisno dotos uz ēli vai uz debesīm. Vispirms, kāpēc gan, lai Dievs kādu sūtītu pataisno uz ēli tūlīt pēc viņa nāves, jo jums būtu bijusi tiesa? Vai tas nebūtu bijis ļauni, ja tad, kad Lācers būtu nomiris un debesīs jau bijis, viņš dziedātu ar eņģeļiem, gribētu aizskart dzīvības koku, un pirms tam, kad viņam tas izdodas, viņš ir atpakaļ uz zemes. Viņš ir atpakaļ apģērbā, kurā viņu guldīja kapā, un viņš teiktu, paldies, Jēzu. Tā nebūtu pārāk laba lieta, ko izdarīt savam draugam. Nē, Lācers neko nekomentēja, jo dzīvē zina, ka viņš mirs, turklāt mirušie vairs neko nezina. Viņš teica, mūsu draugs Lācers ir aizmidzis. Un tad viņš teica, Lācer nāc ārā, un mirušais iznāca. Kājas un rokas viņam bija autiem aizsietas, tie viņu atbrīvoja. Vai kādi ir tagad debesīs? Jā, ir gan. Bībele saka, ka tad, kad Jēzus nomira, bija liela zemestrīce. Daudz kapi tika atvērti, ne visi. Apkārt Jeruzaleme ir daudz kapi, un svēto ķermeņi, kuri bija aizmiguši, tika uzcelti. Tur varēja būt tādi vīri kā Jesaja, Jeremija vai vēl kādi pravieši, bet ne Dāvids, mēs jau par to mācījāmies. Tolaik bija neliela augšām celšana. Bībele mums saka, ka Mūzes un Elija ir debesīs un Ēnoks ir debesīs. Ir tādi, kuri tur ir, bet to nav pārāk daudz. Nākamais jautājums, ja neviens šobrīd nav debesīs, kā tad ir ar citām vietām? Vai ir kāds elles ugunīs? Raksti Ījaba 21.30 saka, ļaunais glābjas nelaimes dienā un bardzības dienā to pasargāts. Viņi guļ kapos. Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas 5. pantā var lasīt, bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājuši 1000 gadu. Kad Jēzus nāks, tad mirušie Kristū celsies augšā, bet pārējie mirušie paliks kapos. Pirms 1000 gadi nebūs pagājuši, tie paliks savos kapos. Viņi vēl nav tiesāti, viņi gulēs bezsapņu miegu. Un to ir svarīgi zināt, jo es zinu cilvēkus, kas tic, ka tad, kad kāds nomirst labs būdams, viņš dodas uz debesīm uzreiz, bet ja ir slikts, dodas uz ēli un tur deg mūžīgi mūžam. Vai jūs esat to dzirdējuši? Daži cilvēki tic tam. Es zinu kādu māti, kam nomira dēls. Dēls nebija kristietis, viņš nomira, jo piedzēries iebrauc kokā, viņš dzīvoja pazudušu dzīvi, un sludinātājs teica, ka viņš tagad deg ēles ugunīs. Tā nabaga sieviete gandrīz sajuka prātā, domājot katru dienu, kamēr viņa staigā savās gaitās, tikmēr viņas dēls liesmās pārklājas ar čūlām. Tas ir tik skumji, jo Bībele to nemāca, un tomēr daudz cilvēku tic, ka Dievs tā dara. Kad tad ļaunie tiek tiesāti? Bībele Atklāsmes grāmatas 21. nodaļā 2. pantā saka, tad es, Jānis, redzēju svēto pilsētu. Tad, kad Jēzus nāks, mēs dosimies augšā gaisā viņu satikt, par to mēs vēl parunāsim vēlāk. Tad 1000 gadu beigās jaunā Jeruzaleme nāks uz zemi no debesīm. Jēzum būs lielā tiesas diena šeit uz zemes. Tad Jēzus piecels visus ļaunos, kas jebkad ir dzīvojuši, tā ir lielā tiesa, par ko mēs varam lasīt Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas 11. un 12. pantā, kur Bībelē teikts, ka visi stāvēs Dieva goda krēsla priekšā. Dievam ir gan video, gan audio no visa, ko jebkad esam teikuši, darījuši vai domājuši. Dievs zina visu. Un mums būs jādod atskaiti. Tāpēc mums ir nepieciešams Jēzus, kas var nomazgāt visus mūsu grēkus un dot mums jaunu sākumu. Lielu, baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja, no viņa vaiga beiga zeme un debesis. Es redzēju mirušos, lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Jūs vēlaties, lai jūsu vārdi būtu tajā grāmatā. Un mirušie tika tiesāti. Tā bija grāmata ar ierakstiem un dzīvības grāmata, un mirušie tika tiesāti saskaņā ar
viņu darbiem. Mēs tiekam glābti ticībā, mēs tiekam tiesāti saskaņā ar darbiem, tāpēc, ka mūsu darbi parāda, vai mēs tikām glābti ticībā. Un katru, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Vai ir vieta, ko Bībelē sauc par ēles uguni? Jā, ir uguns jūra, vai tā deg šobrīd? Un vai kāds jau tur ir šobrīd? Nē. Cik ilgi tā degs? Nē, viņi nedegs 1000 gadu, tas būtu briesmīgi. Vai kāds no jums ir apdedzinājis savu pirkstu? Kā jums patiktu dedzināt savu pirkstu 60 sekundes? Es pastāstīšu jums kādu stāstu. Tas ir nozīmīgs. Es zinu, domāsiet, ka tas ir skarbs. Es mēdzu dzīvot Kalnalā. Man bija kāds kaķis vārdā Svešinieks. Viņš vienkārši vienu dienu uzrādījās, tāpēc es viņu nosaucu par svešinieku, un viņš dzīvoja pie manis aptuveni gadu. Es mēdzu viņu barot, bet man patika, ka viņš arī pats sev sagādā barību, jo viņš ķēra mazās ķirzakas. Man nevisai patika, ka viņš izķer ķirzakas, jo viņas bija labas, tās ēda valboles. Viņš bija kā tīģeris, viņš vienreiz noķēra kādu vāveri, un tad tur bija nikna cīņa. Un tad svešinieks to atnesa un nomet uz mana guļamais kā balvu. Vienas dienas vakarā, kad es gatavoju vakariņas, svešinieks noķēra peli. Un kaķi ir mazliet sadistiski. Vai jūs zināt, ko tas nozīmē? Sadistisks nozīmē, ka viņam patīk, ka citi cieš. Piemēram, ja suns noķertu peli, viņš to aprīt uzreiz, pat to nesakošļātu. Un viņi būtu priecīgi. Kaķi? Nē. Ja kaķis noķer peli, viņš to tur paskatījies, kas man šeit ir, un pamēģina vienkārši aizmukt. Haha! Viņš to pamet gaisā, dodas atkal noķert, un viņi spīdzina tos nabadzīņus. Un mans kaķis noķēra lecējpēli. Viņas ir diezgan glītas, tām ir maza apaļa augumiņi un paliels pēdas, un tās mazliet lec. Un, zināt, es neciešu skatīties, kad kāds cieš, bet kaķim ir nepieciešams ēst. Un es taisīju savus vakariņus, un svešinieks taisījās uz savām vakariņām. Viņš spēlējās ar to mazo radījumu, un viņš darīja to tik daudz dienu. Viņa lēca, lai aizkļūtu prom, un savā izmisumā vēloties aizmukt, tā ielēca manā ugunskurā. Es jutos tik slikti, man nebija iespējams kaut ko darīt. Viņa vienkārši nokrita uz tām karstām oglēm. Es redzēju, kā tā mazā radībiņa iekviecas un nočūkst. Ak, nabaga pelīte cieš. Vai jums nav sāpīgi dzirdēt, ka kāda pelīte cieš? Vai jums šķiet, ka Dievs dedzinātu savus bērnus mūžīgi mūžam? Jūs nevēlētos to darīt savam sunim, jūs nevēlētos to darīt pat pelēji. Un tomēr ir daudzas draudzes pilnas ar cilvēkiem, kas domā, ka Dievs paņems sliktos bērnus, kuri nomirs un pazudīs, un kad viņi sasniegs atbildīgu vecumu, viņi nomirs un iemetīs verdošā sērā. Un viņi tur degs mūžīgi. Padomājiet, cik drausmīgi tas būtu. To Bībele mums nemāca, un paldies Dievam. Amen. Bet Dievam nebūs vietas visumā, kur cilvēki tiks mocīti mūžīgi par viņu grēkiem, kas izdarīja dzīves laikā. Tās ir velna doktrīnas. Ko par to saka Bībele? Bezdevīgais iznīks, kā dūmi tie izgaisīs. Labi, man ir vajadzīgs drosmīgs brīvprātīgais. Es došos apkārt, dažreiz es neievēroju šīs ārmalas. Iepriekšējā reizē man bija 2 meitenes un puisis. Pats liet roku jūs, kas neesat bijuši uz skatuves pirms tam. Tev ir draugs, kas par tevi neaizbilst. Labi, nāc man šobrīd līdzi. Man ir vajadzīgs tikai viens. Atvainoju, apsēdies, tikai viens. Neuztraucies, mēs vēl neesam galā. Paskatīsimies šeit. Vai tu esi pietiekami stiprs, lai to izdarītu? Un ja tu lietot abas rokas, tu nezini, es novērtēju tavu atklātību. Noliksim to jaku šeit, jo mēs nevēlamies, lai tā aizdegtos. Pamēģini izmantot abas rokas. Vienkārši noklikšķini šo. Ļauj man tev parādīt, kā tā darbojas. Saspied ļoti spēcīgi. Noliec savas rokas satvērienā, abas rokas. Te nu būs. Vai vari to atlaist? Paskatīsimies, vai tu pats tagad vari to izdarīt. Tu vari, es zināju, ka tu vari. Kāds ir tavs vārds? Eliots. Bezdievīgie tiks iemidzināti.
Kā jūs domājat, ko mēs tikko lasījām? Bezdevīgie iznīks kā dūmi, tie izgaisīs. Un tu ļauj man papīru pielikt tev tuvāk. Labi, tagad aizdedzini. Kā tas notiks? Vai viņi degs mūžīgi? Pat nav pelnu. Vai mani mati ir vēl vietā? Liels tev paldies, tu izdarīji lielisku darbu, drosmīgs vīrs. Cik tad daudz atlika? Nekas nepalika. Bībele saka Malijahijas 3. nodaļas 19. pantā, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsns, tad visi ļaundari būs kā rugāji. Zināt, Kalifornijā ir rīsu lauki, un pēc tam, kad rīsi ir savākti, rīsu laukos tiek nodedzināti rugāji. Viņi visu nodedzina tā, ka šo lauku var uzārt, un tas viss ir prom. To Bībele saka, ka nāks tā diena, kas kvēlos kā krāsns. Kā Dievs iznīcinās ļaunumu? Tā ir bilde, kur patiesībā es esmu bijis pasen atpakaļ. Man bija 16 gadi. Es devos uz senatnīgu pilsētu Pompeju. Vulkāns Vezuvs izvirda. Pompeja bija kā Las Vegas, tā bija ļauna romiešu ballīšu pilsēta. To var pateikt pēc izrakumiem. Viņi dzīvoja diezgan mežonīgu dzīvi. Tas tā bija, it kā uguns krīt uz viņiem, karsti pelni. Cilvēki bija sastinguši katrs savā pozā. Viņi nav pat visu atrakuši līdz šim. Bet, kad es tur biju, es domāju par Sodomu un Gomoru. Malijahijas 3. nodaļā ir teikts, ka jūs samīsiet bezdievīgos, jo viņiem būs jākļūst par pīšļiem zem jūsu kājām. Un te nu ir jautājums, vai Sodoma un Gomora vēl joprojām deg? Nē. Tās ir minētas kā piemērs tam, kas notiks ar ļaunajiem. Viņi tika izdaldēti un pilsētas nekad netika uzbūvēts no jauna. Cilvēki nomira. Viņi ir miruši un viss. Atklāsmes grāmatas 20. nodaļa 14. pantā ir teikts, tā ir otrā nāve. Kādi bija pirmie meli uz šīs zemes? Un kā mēs varam zināt, ka tie bija meli? Ko Velns teica sievai? Čūska teica sievai, ēd no aizliegtā augļa. Jūs ko? Nemirsiet viss, jūs nemirsiet. Bet ko Dievs teica, kas notiks, ja ēdīsiet aizliegto augli? Viņš teica, ka jūs mirsiet, bet Velns teica, jūs nemirsiet. Redziet, ko Velns saka, vai nu jūs mūžīgi dzīvosiet debesīs, vai arī mūžīgi ellē, jo jūs esat nemirstīgs. Bet vai cilvēki ir nemirstīgi? Bībele saka, ka Dievam un vienīgi Dievam ir nemirstība. Ko Bībele saka par grēciniekiem? Dvēsele, kas grēko, kas ar to notiks, tai ir jāmirst. Jums ir divas izvēles, vai atceraties Jāņa 3:16? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Pazust nozīmē mirt, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jums ir divas iespējas, un Mūzes teica, es šodien jūs priekšā lieku dzīvību un svētību, nāvi, ļaunumu un lāstu. Jums ir divas iespējas, dzīvība un nāve. Tā nav dzīve debesīs un dzīve ellē, tāpēc ļaunie nedegs mūžīgi, tie ies bojā. Un Bībele mums saka, ka tikai Dievs ir nemirstīgs. Kad mirušie atkal atdzīvosies? Bībele mums saka 1. Tesaloņiķiešiem 4:16. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot arceņģeļa balsī un Dieva bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam ir teikts, pēc tam mēs dzīvē. Lielākā daļa cilvēku ir miruši. Bet būs vēl pēdējā paudze, kas Jēzum nākot būs dzīvi. Tiem nekad nebūs jāmirst kā Enoham. Un kas ir otrs, kas nenomira? Elija. Bībele saka, Enohs bija 7. pēc Ādama. Manuprāt, būs cilvēki, kas dzīvos uz 7,000 gadu robežas, kuri nemirs, bet kuri tiks pārvērsti. Un es ceru, ka tādi no jums jaunie cilvēki būs tajā kategorijā. Mums nav jābaidās nomirst, jo tad mēs dabūsim godpilnus ķermeņus. Bet tie no mums, kas paliks dzīvi, tiks pārmainīti vienā acu mirklī, un jums tiks dots jauns, godpilns ķermenis, un Dievs to ieliks, kas jūs esat tajā ķermenī vienā acu mirklī pēdējai bazūnei atskanot. Bazūnei skanot, mirušie tiks augšām celti. Tas nozīmē, ka tiks doti tādi ķermeņi, kas nekad nepaliks veci, un nemirstīgie apvilks nemirstību. Bībele apsola, kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Ja jums ir Jēzus, jūs varat nomirt, kā tā ir teikts 1. korintiešiem, bet jums nav jābaidās.
Vai jūs esat priecīgi, ka Dievs ir apsolījis Jēzum atnākot uzcelt no miroņiem tos, kas viņu mīl, vai kristieši mirst? Kristieši nekad īsti nemirst, viņi dodas gulēt. Bet, kad Jēzus nāks, viņi pamodīsies. Amen? Bībele saka, ka tad, kad tu pieņem Jēzu, tu saņem mūžīgu dzīvību. Kad jūs saņemsiet mūžīgo dzīvību, kad Jēzus atgriezīsies vai tagad? Mūžīgās dzīvības dāvana tev tiek piegādāta jau tagad, un Vēlns nevar to atņemt. Ja tu nodod savu dzīvi Jēzum un sako viņam, viņš būs ar tevi. Tev nav jābaidās no nāves, no elles, tu vienkārši ej ar Jēzu dienu no dienas. Viņš pabeigs to darbu, ko viņš ir iesācis jūsu dzīvē. Vai jūs vēlaties to dzīvi?